Tātad varam atklāt konferenci Korupcija, nacionālās un globālās drošības drauds. Un atklāšanas uzrunai dod vārdu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam Jākavam Straumem. Labrīt, jūsu ekscelences vēstniekungi, godātie konferences dalībnieki, klātienē un tiešsaistē. Laipni lūgti Rīdzenes sarunās par korupciju. Rīt 9. decembrī pasaulē atzīmē starptautisko pretkorupcijas dienu. Jā, tiešais sākās. Es atvainojos. Tas ir piemērots laiks, lai atskatītos uz līdz šim veiktajiem pasākumiem, to efektivitātu identificēt gan šodienas, gan tuvākās un tālākās nākotnes izaicinājumus cīņā ar sabiedrības neredzamo ienaidnieku korupciju. Korupcija ne tikai latenta, bet arī grūti izmērām. Viena no korupcijas izplatības mērauklām ir korupcijas uztveres indeks, kas vairāk pētījumu apkopojumu atspoguļo tādu sabiedrības grupu uztveri par korupcijas klātbūtni. 10 gadu laikā Latvijas šajā indeksā ir novērojams kāpums par 10 punktiem. Vienlaikus Latvijas pozīcijas pēdējos gados nav augušas strauji. Un šajā gadījumā gribas runāt analoģijās ar kāpšanu kalnā. Proti, jo tuvāk virsotnei, jo ceļš paliek grūtāks. Pēdējo 10 gadu laikā Latvija šajā jomā ir darījusi daudz. Piemēram, samazinājusi politisko partiju atkarību no privāto ziedotāju makiem, izveidojusi ekonomisko lietu tiesu, ieviesos interešu pārstāvības atklātības likumu. Tomēr ar vienu mērķi sasniegt virsotni, ka šajā gadījumā ir dzīve bez korupcijas klātbūtnes. Korupcijas izskaušana nav tikai vienas valsts iestādes, tas ir korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, visas valsts pārvaldes vai atsevišķi nevalstiskā sektora organizāciju uzdevums. Tas ir vienlīdz atbildīgs uzdevums privātajam sektoram, kas ir arī Latvijas tautsaimniecības izaugsmes stūrakmens un arī iedzīvotājiem. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nulle pabeidza sabiedriskās domas aptauju, kurā noskaidroja iedzīvotāju un uzņēmēju pašreizējo attieksmi pret korupciju. Rezultāti liecina, ka korupcija sabiedrībā joprojām ir noturīgs fenomens, tomēr noraidošā attieksme pret korupciju ir salīdzinoši augsta. Piemēram, 70% iedzīvotāju un nedaudz mazāk 68% uzņēmēju norādījuši, ka nedotu vai drīzāk nedotu kukuli valsts amatpersonai, ja tas palīdzētu risināt problēmu jautājumus. Iepriecinoši ir aptaujā atklātā iedzīvotāju pieaugušā gatavība ziņot korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, vienlaikus samazinoties to iedzīvotāju skaitam, kas klusētu vai par to pastāstītu tikai draugiem vai ģimenei. Es esmu pret korupciju. Tas nav tikai lozungs, bet gan rīcība, aktīvi, skaidri iestājoties pret koruptīvām darbībām, mums apkārt un tūlītēji sadarbošanās ar tiesību aizsardzības iestādēm, ja ir notikuši šāda saskaršanās ar korupciju. Šodien dienu pirms starptautiskās pretkorupcijas dienas esmu pagodināts par iespēju apvienot spēkus konferencē Korupcija, nacionālās un globālās drošības drauds. Novēlu pasākumu dalībniekiem koncentrēties diskusijās par publiskā, privātā un nevalstiskā sektora profesionāļiem un Olivera Bulokunga vieslekcijā stiprināt pārliecību, noteikt nākotnes izaicinājums, lai stiprinātu pūliņus apkarot korupciju Latvijā un starptautiski, tostarp kara ar vienu nomāktajā Ukrainā. Paldies uzticamiem partneriem cīņā ar korupciju, sabiedrībai paklātība dēlna, par šī pasākuma līdzorganizēšanu, kā arī konferences atbalstītājiem, ASV Tieslietu departamentam, ASV Valsts departamentam, Lielbritānijas vēstniecībai Latvijā, kā arī KPMG Latvijā. Lai veiksmīga diena!